Tava dzīve nebūs tāda pati kā iepriekš pēc šīs dāvanas. Dievs radīs bum tavā dzīvē, tas mainīs visu. Ja šī ziņa ir tev, tu zināsi, tā ir dāvana no Dieva, ko tikai Viņš var izdarīt. Tas ir kaut kas, par ko tu esi lūgusi un gaidījusi. Tas mainīs tavu dzīvi varenā veidā, mainīs statusu, varbūt kur tu dzīvo, mainīs karjeru, tas mainīs tik daudz uzreiz, un tas ir tāpēc, ka tu nekad nepadevies. Tu turējies pie savas ticības tik stipri, tu tam gāji pakaļ ilgu laiku, un to var izdarīt tikai Dievs. Varbūt apstākļi izskatās nesakārtoti, Dievs var izdarīt visu tavā dzīvē, tas rada lielu būmu. Tas ir kā viļņa efekts, kaut kas notiks un tad pēkšņi ekstra durvis atveras priekš tevis. Tas ir tāpēc, ka tu esi izdarījusi tik daudz iekšēju darbu sevī. Tu atļāvi Dievam parādīt patiesību par cilvēkiem, un tu radīji atdalīšanu, kur vajadzēja radīt atdalīšanu. Tu atļāvi Dievam parādīt patiesību par lietām, kam ticēt. Tu izvēlējies izdarīt tik daudz izmaiņas savā dzīvē īsā laikā. Izmaiņas ir grūtas, daudzi cilvēki izvairās pat no mazākām pārmaiņām. Tu izdarīji radikālas pārmaiņas īsā laika posmā. Iepriekšējie gadi tev ir nozīmīgi tev. Viss, kam tu piekriti, ko tu teici, ko tu mainīji, par ko strādāji pie sevis, tas tevi nesa tuvāk un tuvāk šim būm momentam. Viss būs skaidrs tev. Tu kritīs ceļos no prieka un asarām, jo tu tik ilgu laiku gāji uz priekšu savā ticībā viena. Nebija pierādījumu, nebija liecību, tikai tu un tava ticība. Tas pierādījums nāk, jo Dievs atbildēja lūgšanai. Citi cilvēki dienu no dienas dzīvo dzīvi neko nemainot, un vecumā nodomā, ka vajadzēja darīt savādāk un kaut ko būtu darījuši. Tu to redzēji un tu izlēmi darīt lietas savādāk. Citādi rīkoties, citādas izvēles tagad. Tu vēlējies sekot lietām, ko Dievs ielika tavā sirdī, un nedarīt lietas, ko citi cilvēki liek tev darīt. Veselīgi cilvēki apkārt, kuriem patiesi rūp un ir labi nodomi, un visu darbu, ko tu izdarīji, kas nebija viegli, zaudēja daudzus cilvēkus. Nerunā pat ar tiem, zaudēja darbu vai mainīja darbu, tik daudz kustības un šķita, ka tas bija tik lēns process, jo neredzi pierādījumus. Lai arī kas tas ir, ko Dievs dara tavā dzīvē, tas rada būmu, kas nes tik daudz laba, un tava dzīve nebūs tāda pati kā agrāk. Turpini iet, tev izdosies.